Donalds Trumps ir bijis prezidenta amatā mazliet vairāk nekā 1 mēnesi. Un ja tagad ir pavisam skaidrs, ka šajā neilgajā laikā viņš ir spējis radīt lielākās izmaiņas ASV politikā un, es teiktu, ASV kopējā tēlā vairāk nekā 80 gadu laikā. Tāpēc, ka viņš ir izstājies no organizācijām, kuras faktiski ASV ir radījusi un pilnībā mainījis to amerikāņu ārpolitiku, faktiski, ko viņi paši ir uzbūvējuši. Protams, redzēsim, cik no tā daudz viss ir politiskais cirks un kaut kāda veida vienošanās, un cik no tā būs kaut kāds reāls sausais atlikums, bet agresīvi vērsties pret saviem tuvākajiem kaimiņiem un tiešiem tirzniecības partneriem kā Meksika un Kanāda, kā arī uzsākt, maigi izsakoties, dīvainas diplomātiskās attiecības ar Eiropas Savienību, ASV tiešo tirzniecības partneri, ir vairāk nekā savādi. Bet es teicu, kā es teicu, te vēl tās sarunas viss par norisinājumu Ukrainā, par attiecībām starp Eiropas Savienību un ASV ir tikai sākušās, tāpēc tur iespējams ir pārāk izdarīt kaut kādas noteiktas secinājumus. Bet kur gan mēs varam izdarīt kādas noteiktas secinājumus un pastīties uz to visu nopietnāk, ir Donalda Trumpa tarifu politika un viņa kopējā attieksme pret to, kā Amerikai vajadzētu sadarboties ar tās ekonomiskajiem un tirzniecības partneriem. Un šeit ir vērts par to parunāt mazliet sīkāk. Jo redziet, Trumps ir apgalvojis, ka ASV maksā neproporcionāli daudz saviem partneriem un viņš tiek apkrāpts. Vai tas ir no ķīniešiem, vai tas ir no eiropiešiem, vai tas ir, nezinu, no kanādiešiem. Viņam ir bijuši daudz dažādu citāti, kur viņi saka to, ka tagad amerikāņu pilsoņi nemaksās nodokļus, bet amerikāņu pilsoņi saņems peļņu no tarifiem. Vai kaut kāds tāds teiciens bija, ko viņš teica, ja tas tā 1:1 ir iztulkots. Ko viņš ar to grib pateikt? Viņš grib pateikt ar to, ka par katru tarifu Amerika nevis zaudēs, bet nopelnīs, jo tas būs ASV imports, kurš vienkārši būs papildus taksāts. Bet vai tas īstenībā tā ir? Redziet, te ir jāpaskatās mazliet plašāk, jo uzdodēt savu jautājumu, kas tad bija tas, kurš noslēdz brīvās tirzniecības līgumus starp Ameriku un Kanādu un Ameriku un Meksiku? Un kurš bija tas galvenais politiskais spēks, kurš ir slēdzis tirzniecības līgumus starp Ameriku un Ķīnu un Ameriku ar Eiropas Savienību? Šeit es nevēlētu atzīmēt tieši šos tirzniecības partnerus, jo tie veido galveno tirzniecību ar Ameriku. Redziet, šo visu starptautisko līgumu lielākais ietekmīgākais slēdzējs, pareizi to nodefinējot, ir tieši Amerikas Savienotās valsts. Un Amerikas Savienotās valsts slēdz līgumu neviena cita interesēs, kā lielo amerikāņu kompāniju interesēs. Jo tieši lielās amerikāņu kompānijas ir tās, kuras gūst vislielāko labumu no tā, ka Amerikai ir vai nu nekādi, vai arī ļoti zemi tarifi starp Eiropas Savienību un starp Ķīnu. Jo galu galā, kas tad ir pamats visai pasaules tirzniecībai? Ja ne gluži pamats, tad viens no pamatiem. Viens no pamatiem visai pasaules tirzniecībai ir amerikāņu klients. Un amerikāņu klients ir negausīgs patērētājs, kas katru gadu tērē aizvien vairāk un vairāk un vairāk. Ja jūs pastīsieties uz patēriņu vienalga starp jebkuru citu ekonomiski attīstīto reģionu un Ameriku, jūs redzēsiet to, ka patēriņš Amerikā ir daudz lielāks. Vienalga, vai tas ir mašīnas, vai tās ir mājas, vai tās ir zāles, vai tās ir plašu patēriņu preces. Labs piemērs tam ir Black Friday eventi Amerikā, kur pilnībā tas nav salīdzināms ar nevienu citu attīstīto pasaules valsti. Un līdz ar to loģiski ir, ka jebkura pasaules kompānija grib tikt Amerikas tirgu. Un tie, kas to tirgu dominē, tās ir būtībā pasaules pelnošākās kompānijas. Un arī tāpēc Amerika vēl joprojām dominē starp 100 pasaules lielākajām un pelnošākajām kompānijām. Un tās kompānijas, kuras nav Amerikā, reģistrētas, ja būtu precīzi, viņam tāpat lielākais tirgus vienā vai otrā veidā ir Amerika. Vienalga, vai tās, piemēram, būtu Eiropas saldumu ražošanas, vai tās būtu Itālijas modes nami, kas ir Armani un visu pārējie, vai tie ir vācu automobīļa ražotāji, vai tas ir, Kanādas smilts, no kurām iegūst naftu. Tur viss pamatā grozās ap Ameriku. Tu esi Amerikas tirgu, tev ir 10 reizes lielāks noiets un perspektīva. Ja tu neesi. Tik vienkārši. Un visi to saprot, un visi dara to ar mērķi, lai tas ir maksimāli izdevīgi tieši uz Amerikas tirgu. Maksimāli lēti saražot, maksimāli lēti izplatīt un maksimāli daudz pārdot. Tieši tādā formā. Un ja šo sistēmu, kas ir gadu desmitiem iznīcina, tad vislielākais zaudētājs tieši būs šis pats amerikāņu klients.
jo viņš pirks pa dārgāku cenu, viņš pirks mazāk izdevīgiem nosacījumiem. Jo redziet, arī ir tāda lieta, ka neviens jau neliek Fordam, Chrysleram vai General Motors pārcelt savas ražotnes no Detroitas uz Amerikas dienvidu štatiem vai uz Meksiku. Tas bija ekonomisks lēmums. Lai joprojām šīm kompānijām, piemēram, ir galvenie biroji Detroitā, bet ražošana izkaisīta pa Ameriku vai pa Meksiku, vai arī citās valstīs, bet labi, citās valstīs tur gan no viņiem noiet uz Ameriku, bet tik un tā. Viņi ir izkaisījuši loģistikas ķēdes pa visu pasauli, lai varētu pārdot lēti Amerikā. Tieši tāpat visas lielās tehnoloģija kompānijas. Viņiem iespējams ir galvenie biroji, teiksim, Silicon Valleyā, kas ir pie San Francisco, bet tāpat visdrīzākais, ka ražošana viņiem ir Ķīnā un piegādes ķēdes ir pilnībā izkaisīts pa Dienvidu Austrumē Āzijas valstīm. Lai pēc iespējas ērtāk, lētāk un efektīvāk pārdot tieši amerikāņiem. Un šādas visas ķēdes ir bijušas radītas gadu desmitiem laikā, sākot vismaz ar 1990. gadu augsto tehnoloģiju kompānijām un sākot jau ar 60. un 70. gadiem ar masu ražošanu. Un teikt, ka to vienkārši tāpat izmainīs, tāpēc, ka Amerika tiek apkrāpta, tas tā nenotiek. Tāpēc redzēsim, kā tas viss attīstīsies un ar ko tas beigsies. Bet īstermiņā Trumpam būs ārkārtīgi grūti pārdot savu amerikāņu zelta ēras stāstu, ko viņš pārdeva iepriekš. Jo redziet, lai tas notiktu, patērētājiem ir jāpatērē vairāk, kompānijām ir jāaug gan no apgrozījuma, gan no peļņas viedokļa, lai viņa akciju cena augtu, un energoresursiem un cenām ir jābūt zemām. Bet, ja jūs notarifējat Kanādu, kas ir viens no lielākajiem naftas importētājiem Amerikā, ir grūti uzturēt zemes benzīna cenas. Ja jūs uzliekat masīvas importa nodevas Eiropas Savienībai, ir ārkārtīgi grūti pārdot luksus Eiropas preces Amerikas tirgū, kas patēriņam nepalīdzēs. Un, ja sākās kaut kāds tirdzniecības karš ar Ķīnu, kā notiks sadarbības starp tehnoloģiju kompānijām un viņu piegāžu ķēdēm, to vispār neviens nezina. Tāpēc es domāju, ka visdrīzākais šajā sakarā visam iemesls varētu būt Donalda Trumpa paša ideoloģija, nevis kaut kāds dziļš ekonomikas aprēķinājums. Ja jūs paskatīsieties, kāda ir bijuši viņa komentāri par ASV tirdzniecības bilanci un ASV vietu pasaules ekonomikā jau kopš kaut kādiem 80. gadiem, jūs redzēsiet to, ka tarifi ir tieši tas viņa jāiemdzirdziņš, uz ko viņš ir apelējis visu laiku. Un tur nav bijuši dziļi ekonomiski pamati, tāpēc, ka tur vienkārši tāda nav, jo tas nerada nekādu loģiku. Jo atcerieties, pats ieguvējs vienmēr ir Amerikas klients, un pasaules lielākās kompānijas grib apkalpot Amerikas klientu pēc iespējas lētāk, ar pēc iespējas lielākiem apmēriem, lai viņš pērk un vēlreiz pērk. Un tikmēr, kamēr Amerikas klients pirks, vienmēr būs kāds, kas viņu gribēs apmierināt vienā vai otrā veidā. Un iznīcināt ķēdi, ko paši amerikāņi ir radījuši ar pašu amerikāņu lobby atbalstu caur visu pasauli, tikai tāpēc, ka kādam tā liekas. Redzēsim, kāds attīstīsies, bet man likme ir diezgan nepārprotama. Šī visa protekcionisma un tarifu politika nestrādās Amerikas interesēm par labu. Un vai būs kaut kādas ārpolitikas sekas tam, ko Donalds Trumps tagad dara, to gan es nemāku pateikt, tāpēc, ka tas viss vēl ir tikai procesa stadijā. Un par to mēs varbūt parunāsim pēc kādiem 3 vai 6 mēnešiem. Bet te mēs redzam to, kāds būs protekcionisms praksē un ko protekcionisms varēs nodarīt Amerikai. To arī mēs apstīsimies pēc kaut kāda laika, bet katrā ziņā garlaicīgi nebūs.